Esiet sveicināti dienas biznesa iniciētajā diskusijā Valsts un privātā medicīna, sadarbības potenciāls un jauns attīstības virziens. Ik gadu pieaug pacientu gaidas, pacienti sagaida to, ka samazināsies rindas, viss paliks, protams, lētāks un uzlabosies kvalitāte. Tāpat pieaug potenciāls zināšanās, tehnoloģijās, un mēs arvien vairāk saprotam to, ka publiskais un privātais sektors nevar strādāt atsevišķi. Tam ir jāstrādā kopā, lai mēs kopā radītu spēcīgāku un stiprāku veselības aprūpi Latvijā. Ar mani šodien kopā ir konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Sveika! Sveiki! Un Veselības centrs 4 valdes priekšsēdētājs Māris Reivalds. Sveiki! Man tiešām liels prieks un pagodinājums, ka jūs esat ieradušies un piekrituši šai diskusijai. Tas galvenais un centrālais jautājums šodien, protams, būs par to, kā mēs kopā varam veicināt un stiprināt Latvijas sabiedrisko veselību, lai mums ir veselīgāki cilvēki, lai viņi ir apmierinātāki, priecīgāki un laimīgāki. Es domāju, ka mēs varam sākt ar tādu kā pirmo jautājumu par to, kādu lomu šobrīd tādā valsts medicīnā spēlē tieši privātais sektors. Un es varētu sākt, iespējams, ar jums, Šmits kundze. Es teiktu tā, ka noteikti privātās sektors ieņem ar vien nozīmīgāku lomu, ja mēs runājam par veselības aprūpi, jo viennozīmīgi tas ir gan, teiksim, noteikti partneris gan valsts apmaksātiem pakalpojumiem, sevišķi ambulatorā, sekundārā medicīna, tur, kur vairāk iesaistās, mazāk, protams, stacionārajos pakalpojumos vai neatliekamajā medicīnas palīdzībā, bet par šādu veidu pakalpojumiem noteikti. Tāpat noteikti ir stabila loma, vai es pat teiktu dominants attiecībā tieši uz laboratoriskiem izmeklējumiem. Tur noteikti privātais sektors dominē, ja mēs tā paskatāmies veselības aprūpē. Un trešais virziens noteikti arī maksas pakalpojumi. Tas ir skaidrs, ka tas ir stabils privātā sektora segments, kurā tas darbojās, sniedz šos pakalpojumus, sevišķi tajos apjomos un tajās jomās, kur varbūt nepietiek šis valsts finansējums. Un, tur, kur arī mēs redzam, veidojās gan šīs garās rindas, varbūt, gan arī tas, ka ne visi pakalpojumi, kas ir patērētājiem nepieciešams, ietilpst šajā grozā valsts apmaksātajos pakalpojumos. Tā kā viennozīmīga loma ir nozīmīga valsts privātiem sektoram. Jā, medicīna, man liekas, vispār kā sektors, kā industrija ir patiesībā ļoti, protams, pretrunīga, kur cilvēki no vienas puses sagaida, ka tagad valsts par visu parūpēsies, bet no otras puses mēs zinām valsts kā ASV, kurā vispār netiek nodrošināta nekāda veselības aprūpe tieši no valsts puses. Viss ir uz apdrošinātāju pleciem un cilvēkiem, kas to iegādājas. Reivalda kungs, vai jūs saskatāt tieši tādās pašās sajūtās šo te lomu privātā sektora medicīnā, vai tomēr kaut kas atšķirās? Nē, kopumā ir jāpiekrīt, un tad veselības aprūpe tomēr sadalās šajos divos lielajos segmentos, kas ir valsts apmaksātā sadaļa, kurā privāti aizņem apmēram 30%. Un tur bija vairāk labi piemēri, teiksim, laboratorija diagnostikā ir ļoti liels īpatsvars. Nepieņemama ģimenes medicīna, ģimenes ārsti, kur arī principā ir privāti komersanti, 85% un vairāk. Tad arī ģimenes medicīna praktiski ir privātās rokās. Un tur ir daudz citu piemēru, kur ir augsta privātu iesaiste, kā piemēram arī hemodialīzes pakalpojumi, kas ir nieru aizstāja terapiju, vai piemēram mamogrāfijas pakalpojumi, tas ir mobilās mamogrāfijas pakalpojumi, tā arī pieminētā sekundārā veselības aprūpe, kas ir tās saucamās ārstu konsultācijas, dažādi veikti diagnostika. Tas, ka arī ļoti dārga un sarežģīta diagnostika, tā lielā mērā ir privātā pakalpojuma sniedzēja rokās. Pacienti vienmēr to zina. Pacienti, ja valsts maksā, pacienti vienmēr to zina. Savukārt ir otrs segments, kur nosaukt par maksas segmentu, kurā arī sadalās maksājumi no pacientu kabatām, kur Latvijā ir diemžēl pārāk augsts, un par to Latviju bieži kritizē starptautiski, un ir arī Latvijas tāds būtu labais fenomens, kad ir ļoti liela arī brīvprātīga apdrošināšana, ko realizē darba devēji, un tie ir apmēram gandrīz 10%, ja mēs salīdzinām pret to valsts apmaksāto sadaļu. Tad tas apjoms, prēmija apjoms svārstās ap 200 miljoniem eiro gadā. Un tā ir ļoti laba lieta, ka darbdevēji apdrošina savus darbiniekus, jo tas uzlabo pieejamību tiem cilvēkiem, kuriem šī apdrošināšana nav pieejama. Tā kā tā iesaiste ir augsta un, manuprāt, ārkārtīgi svētīga un nozarei noderīga, jo privātie pakalpojumu sniedzēji šos pakalpojumus sniedz nesubsidētā režīmā, tad viņi aizņemās, ja vajag naudu bankās vai līzinga kompānijās un uz savu rēķinu attīsta veselības aprūpes pakalpojumus, tā skaitā valsts apmaksātos. Jūs arī minējāt par to, ka šie maksājumi no pacientiem Latvijā ir viena no augstākajiem Eiropā.
Kāds būtu komentārs, kādēļ tā? Šis ir, tā teikt, savienoto trauku princips, jo savukārt otra sadaļa, kas ir valsts apmaksātā, diemžēl arī tur Latvija ir negatīva rekordista, un kaut arī pēdējā laikā situācija ir uzlabojusies un valsts apmaksāto pakalpojumu īpatsvars ir pieaudzis, bet vēsturiski ir bijusi vienkārši traģiska situācija, kur zemākais līmenis ir bijuši 2,9% no IKP, tagad tā vairs nav. Bet tas ir absolūts antirekords, un Latvija ilgstoši cīnās par pēdējo vietu finansējuma ziņā, ja pārreķina uz iedzīvotāju galvaņām vai pārreķina procentos no IKP ar Rumāniju un Bulgāriju. Abas kaimiņu valstis mums ir tradicionāli priekšā. Un ko tas rada? Tad slikta pieejamība valsts apmaksātiem pakalpojumiem lielā mērā ģenerē situāciju, ka pacientiem vai pacientu darba devējiem ir jāmaksā par veselības aprūpes pakalpojumiem. Un kurš būtu tad tas brīdis, kurā valstī vajadzētu iesaistīties un mēģināt kaut ko risināt? Un kurš būtu tas brīdis, kad to tomēr atstāt tikai privātā sektora tātad šajā lēmumu pieņemšanā un kādus pakalpojumus sniegt un kāds būtu šis izcenojums? Vai jums ir, kuram no jums būtu atbilde uzreiz tāda galvā, kas tā tad ir tie brīži, momenti, ko vajadzētu risināt valstī un ko vajadzētu vairāk tomēr uzticēties privātajiem, lai privātais tiek galā un viņu neietekmēt? Es nezinu, protams, ko saka nozares pārstāvi, un tur droši vien arī būtu vērts uzjautāt jautājumu politikas veidotājiem šajā jomā, bet tas, ko konkurences padome vismaz ir apskatījusi, teiksim, veicot atsevišķus padziļinātus tirgus izpētes ziņojumus, tieši, ja mēs runājam par veselības aprūpi, privātais un publiskais sektors, tas, ko mēs novērojam kā negatīvu, varbūt tendence, kad joprojām šis tarifs, kas tiek noteikts, ko nosaka valsts veselības dienests, viņš neatbilst izmaksām patiesajām pakalpojumu. Un tas, protams, nav labi. Un tas nozīmē, ka arī šajā tarifā netiek ieliekt arī, teiksim, šī attīstības komponenta arī kā tāda, kam būtu jābūt. Tāpēc, protams, ka tas nerada, teiksim, labvēlīgu šo te vidi. Tas savā ziņā kropļo šo sistēmu, jo tad atkal valsts iesaistās varbūt maksas pakalpojumu sniegšanā, cenšoties, teiksim, kaut kādā veidā līdzsvarot šo nepietiekamo finansējumu. Un tas atkal savukārt atstāja iespēju varbūt arī uz to privāto sektoru, jo viņiem nav motivācija iesaistīties šajos te valsts apmaksātajos pakalpojumos tādā apmērā, kā tas varētu būt, ja tas tarifs būtu adekvāts. Tas droši vien ietekmē līdz ar to arī rindas, pareizi? Lielā mērā, jā, jums ir absolūti taisnība. Tā sakne jau gadu desmitiem ilgi, kas, pirmām, ir labi zinām. Visi to zina, visi par to nepārtraukti runā, vienalga kādas tur mainās valdības vai veselības ministri, visi to zina, un pa lielam nekas nemainās. Tad ir absolūti atšķirīga, idiotiska tarifu sistēma, kura nav tikai tā, kas galīgi slikti nofinansēta. Šajos tarifu sistēmā ir arī pat pārmērīgi labi finansēta tarifi. Ja, ir tādi, kas ir super, ja, pasaules klase, tad ir normāli, un tad ir šie katastrofāli zemie. Un visa veida mēģinājumi šo tarifu sistēmu kaut kā izlīdzināt ir beigušies, diemžēl, neveiksmīgi ar dažiem sīkiem kosmētiskiem labojumiem. Galīgās izmisuma situācijās, lai saprastu, ko tas nozīmē, piemēram, vēl ministrs Circens valdīšanas laikā tika konstatēts, ka tarifi ginekologiem ir tik zemi, ka veselā rindā Latvijas teritorijas vairākās reģionos vispār vairs nebija pieejama valsts apmaksāta ginekologa, kas nodarbojas ar grūtnieču aprūpi un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanu. Tad ministri šo tarifu palielināja pēc tam 3 reizes, un sekas bija tādas, ka momentāli visi gan privāti iesaistījās, gan privāti praktizēja ginekologu, un vēl šobrīd, teiksim, grūtnieču aprūpes problēma ir noņemta, izmainot tarifus, bet tie ir reti izņēmumi. Kopumā situācija ir dramatiska, un tas rada to, ka veselības aprūpē daļa sistēmas tiek subsidēta. Un tiek subsidēta terciāra aprūpe, tiek subsidēta neatliekamā palīdzība, tiek subsidēta tādas programmas kā onkoloģija. Pamatot tiek subsidēta arī infektoloģija, kur mums jābūt ir gataviem, bet ir daļa, kur, man liekas, subsidijas nav vajadzīgas. Un subsidijas nav vajadzīgas sekundārā ambulatorā aprūpē, tur, kur ļoti veiksmīgi tomēr darbojas privātais sektors bez nekādām subsīdijām. Un ja gadījumā kaut kādi spēlētāji publiskie saņem kaut kādas, manuprāt, nepamatotas atbalsts, tas, manuprāt, arī kropļo konkurenci. Un tieši tas ir tas gadījums, kas arī
ievēja zināms, jā, un tā kā, nu, mēs gaidām konkurences padomus viedokli arī par šādām situācijām. Jā, nu es jau minēju, teiksim, protams, mēs neaptvērām visus pakalpojumus, jo tie būtu tiešām milzu apjoms, tad būtu jāiziet cauri, teiksim, visiem pakalpojumiem, bet, teiksim, atsevišķus mēs paskatījāmies arī tos pakalpojumu veidus, ko sniedz gan privātie, gan valsts, un, ja mēs runājam par tiem pašiem zemajiem vai neadekvātajiem tiem tarifiem, kas nesedz izmaksas, tad, piemēram, kaut vai piemērs par ultrasonogrāfijas pakalpojumu sniegšanu, tad tur, teiksim, salīdzinot tas tarifs, kas ir par ārsta pakalpojumu, kurš veic šo izmeklējumu, privātajam ir 3 reizes lielāks nekā NVD tarifs to atmaksā šo ārsta pakalpojumu šajos gadījumos. Un, protams, ja mēs paskatāmies uz šādu, tad, protams, ka no privātā sektora būs ļoti zema šī motivācija iesaistīties, jo 3 reizes tas pārsniedz un tas nesedz šo tarifu. Līdz ar to, protams, ja mēs runājam, jo tas jau iet kopā, gan šie pakalpojumu pieejamība, gan tas mazinātu kaut kādā veidā rindas, gan izlīdzinātu varbūt arī, teiksim, to kopējo situāciju. Tā kā noteikti tās ir lietas, kas būtu jāskata kopā, un jā, es neesmu tāds speciālists šajā jomā, bet noteikti, kad ir vērts vienkārši domāt par sistēmu, kas regulāri pārskatītu tos tarifus, kā tas notiek mūsu kaimiņu valstīs. Normālās valstīs. Kad tas notiek normālās valstīs. Ja varētu varbūt papildināt, kas ir tas modelis, kāds strādā normālā, labā valstī, kas mums būtu jāpārņem, kas ir tas risinājums, kas mums būtu šodien jādara? Jāsaka, nepārāk laba ziņa, ka ideāls modelis pasaulē nepastāv. Un arī ļoti, ļoti bagātās valstīs pārsvarā iedzīvotāji ir kaut kādā mērā neapmierināti ar veselības aprūpi un arī ar pieejamību. Un Amerika, jūs pieminētā, kur īstenībā tur ir ļoti liels valsts atbalsts. Tā nav, ka tas nenotiek, jā, viņi to dara kaut kādā mērā ar apdrošināšanu, bet viņi lielā mērā subsidē. Un, protams, un IKP tas ir ļoti augsts. Līdzīga problēma arī Lielbritānijā, kur arī ir kā augsts atbalsts, bet sistēma ir uzbūvēta, tik idiotiski, ja, ka arī tur ir slikta pieejamība sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā kā tieši to darīt, nav tāds gatavs atbildes. Latvija vairākas reizes mēģinājusi meklēt un bijis runa par obligātu veselības apdrošināšanu vai par kaut kādām hibrīdu situācijām. Zinot, cik tas ir grūti, man liekas, ka šobrīd jāpieķerās tam klāt, ko arī vēlreiz paldies Ievai par viņas precīzo skatienu, jāsakārtot tarifu sistēmu. Viņi ir tik idiotiski, ka viņi, redziet, rada pat tādas situācijas, ja tarifs ir pa zemu, tad ārstniecības personas, kuras ir ļoti maz Latvijā, vienkārši vairs nevar un negrib strādāt par zemu tarifu. Ja, viņi atsakās. Ja. Kādreiz pat valsts saka, ņemiet naudu, lūdzu, izstrādājiet kvotas, un viņas nevar izstrādāt, tāpēc, ka vairs nevar atrast nevienu, kurš būtu gatavs strādāt, piedodiet, par grašiem. Ja viņš to pašu var darīt privātajā sektorā un par adekvātu samaksu. Piekam ir vēl viens indikators, tas arī ļoti pareizi, lai saprastu, kuri tarifi ir labi, kuri slikti un kuri normāli. Vienkārši vajag salīdzināt ar brīvo tirgu. Brīvais tirgus, ja viņš ir salīdzis, un tur es redzēju to paradoksu, kad vietām brīvajā tirgu pat pakalpojumu cenas var būt zemāks nekā valsts maksā. Tad ir situācija, kur ir gan identisks, un tad ir situācija, kur ir milzīga atšķirība, kā jūs to pieminējāt. Šo vērā, vai šobrīd jūs uzskatāt, ka ir godīga konkurence starp publisko sektoru un privāto sektoru? Tas tāds būtu skaļš apgalvojums, vai ir vai nav godīga konkurence. To mēs nekad līdz galam nezināsim, kamēr mēs varbūt neredzam kaut kādas indikācijas, ka tiešām tirgus signalizē, ka tur tā situācija nav vairs godprātīga. Jo skaidrs, ka konkurences tiesības attiecas gan uz privātiem, gan uz publiskajām personām vienlīdz. Un tur, kur mēs varbūt esam tagad šobrīd šajā fāzē, mēs, kā jau es minēju, mēs esam tādā noslēguma fāzē ar tādu tirgus uzraudzības izpēti, tieši attiecībā varbūt vairāk ar skatienu par konkurences neutralitātes principu ievērošanu, publiskais, privātais sektors, pakalpojumu veselības aprūpē. Un tas, ko mēs varbūt esam novērojuši, tāds gala secinājums, ka nav varbūt tik slikti viss, jo nav tiešām tādi klāji varbūt šķērs subsidēšanas gadījumi vai dempinga cenas, ja mēs runājam par, teiksim, valsts sektoru, to cenu politikas veidošanu, piemēram, par maksas pakalpojumiem. Bet, protams, mēs tādas sistēmiskas problēmas redzam. To, ko es jau iezīmēju, pirmkārt, tas galvenais, ko mēs redzam kā tādu lielu izteiktu problēmu, tiešām šis tarifs, ka tiešām tas valsts veselības dienas noteiktais tarifs nesedz izmaksas, un tas rada atkal citu virkni no problēmām. Tad mēs redzam arī tādu varbūt valsts atbalsta tādu asimetriju, jo mēs redzam, ka, teiksim, piekļuva Eiropas Savienības līdzfinansējumam
Tikai šobrīd pirmie tādi projekti 23. gadā parādās, kur vispār kā atbalsts saņēmējs ir kāds no privātā sektora. Līdz tam tikai un vienīgi valsts sektors ir, teiksim, dominējis, ja mēs runājam par tādu veidu atbalstu sniegšanu. Tā kā jā, mēs noteikti redzam arī šo sistēmisko problēmu. Tas varbūt nav vairs konkurences padomes kompetences jautājums, bet joprojām pakalpojumu pieejamība, ja teiksim, šīs ir garās rindas. Jo, ja mēs paskatāmies, noteikti jābūt ir kādiem digitāliem risinājumiem, kas varētu automatizēti, varbūt, teiksim, atcelt šo pierakstu tajā gadījumā, ja šis klients, pacients jau ir saņēmis šo pakalpojumu, vienkārši neradot mākslīgu rindu visās pārējās institūcijās, kur viņš ir iestājies rindā par to pašu pakalpojumu saņemšanu. Jo mēs tiešām redzam, mūsu vismaz redzeslokā bija situācija, kas bija reģionālā slimnīca, kas bija maksas pakalpojums magnētiskā rezonanse, un tur mēs redzam, ka šis rindas ilgums ir 6 mēneši. Privātajā arī tieši tas pats maksas pakalpojums 2 mēneši. Tā kā jautājums arī par varbūt kaut kādus, menedžmentu vai kaut kādām tādu jautājumiem, kas būtu droši vien jārisina vairāk, teiksim, tādā, centralizēti vai kaut kā ar labo praksi jāapmainās, jo tās sistēmiskās problēmas, ko mēs redzam, izpētot konkrēto jau varbūt šo jomu. Jūs esat sadzirdēti, jo patreiz Veselības ministrija kādreiz izmantojot šo elektronisko nosūtīšanas sistēmu, šo problēmu taisās risināt, un viņa izslēgs to, ko kādreiz līdzsabiedrības sauc par overbooking, kad pasūta vairāk nekā ir iespējams vai ir vajadzīgs, tā kā vienlaicīgi pierakstīšanās vairākās vietās tiks izslēgta tuvākā laikā. Es esmu pieredzējis to, ka tu piezvani vienai iestādē, piezvani otrai, un tā ir vienmēr bijis, ka tiešām privātajā ir iespējams piekļūt pie šī pakalpojuma daudz ātrāk. Tas, kas varbūt man vienmēr ir šķits tāds jocīgi, kādēļ ir tā, ka valsts apmaksātājs ir pēc, piemēram, 8 mēnešiem, un maksas pakalpojums ir jau parīt. Es saprotu, ka tur, protams, vienmēr būs tās nobīdes, bet citreiz, kad tas notiek tik milzīgā atšķirībā, ka 8 mēneši pret 3 dienām, tad tas rada ļoti daudz jautājumus. Man gan ir jāsaka, ka mūsu laiks šai lieliskajai diskusijai jau ir iztecējis. Man ir vēl ļoti daudz jautājumus, protams, ko jums uzdot, bet skaidrs ir viens, ka gan privātais, gan publiskais sektors strādā pie tā, lai, protams, uzlabotu šo veselības sistēmu, jo es domāju, ka mums ikvienam gribās mazākas rindas, lētāks pakalpojums, kvalitatīvāks tos, un skaidrs, ka mums ir arī investori, kas nāk iekšā, un noteikti ir jautājums varbūt vēl ātrais par to, vai mūsu tas regulējums valstī šajā sektorā palīdz investoriem investēt medicīnā kā industrijā un sektorā. Ārvalstu investori nenāk vairāk iemeslu dēļ, jo viņi vienmēr interesējušies. Tad ieraugot valsts apmaksātās sistēmas zemos tarifus, viņi nesaprot vispār, kā tas ir iespējams. Tas ir atturējis līdz šim. Arī ārvalstu darba spēka ienākšana savukārt tur pārsvarā valodas barjeru. Jo ir kaut kāds joms varēs, kur veselības aprūpes profesionāļi ļoti labi apmaksāti. Jūs atcerieties arī neseno skandāli, kad tika analizētas profesionāļu algas, un viņas izrādījās ļoti augstas, un viņas varētu ieinteresēt ar ārvalstu speciālistus, bet latviešu valodas zināšanas augstākā līmenī attur lielāko daļu no viņiem. Kaut gan ir gadījumi, kad ir medicīnas profesionāļi, kas ir šo barjeru pārvarējuši. Tad tirgu trūkst profesionāļi, un tas lielā mērā arī rada tādu disbalansu. Es esmu pieredzējis, es esmu bijis pie dakteres, kura ir īstena Indijas pārstāve ar vārdu, uzvārdu Indijas, un viņa ar mani runā tekošā latviešu valodā, un es biju pilnīgi pārsteigta. Vēlreiz saku milzīgi paldies, un skatītāji paldies, ka skatījāties, klausījāties. Ja jums ir vēl kādi ierosinājumi vai idejas par to, kā uzlabot valsts un privātā sektora sadarbību, jūs droši sazināties ar mūsu šodienas diskusijas pārstāvjiem vai rakstat uz Dienas biznesa redakciju, un mēs centīsimies nodot šīs idejas kādām augstākām personām, kuras varētu sadzirdēt šīs idejas. Paldies! Paldies!